divi nopietni tādi rādītāji. 85% mājsaimniecību izmanto maksas televīziju, tad tie, kas nav šie pieejamie 5 bezmaksas kanāli, bet kaut kas papildus. Un savukārt 5% mājsaimniecībās vispār televizoru kā iekārtu nelieto. Un šis procents turpina pamazām, bet augt. Jur, tev ir plašāka informācija par šo? Es tā, apmēram tā jau bija, ka viņi runāja par to, ka televīzijas satura, video televīzijas satura skatīšanās nelineārā režīmā, kas ir ļoti smalks vārds, nozīmē, ka tu skaties citā laikā nekā... Tad, kad tu gribi, jā? Tad, kad tu gribi, jā. Tā ir augoša tendence. Mēs jau nezinām, es domāju, vesela virkne vai gudro televizoru arī tiek izmantot šādām skatīšanai. Piemēram, caur Netflix tagad Latvijā ir ieradies, kā jau minējām, YouTube ir, un pats Latelekom ir ierīkojis arhīvu un ierīkojis video nomu, un visiem šiem faktoriem cilvēks vienkārši var pieiet pie tās kastes, viņu ieslēgt un padomāt, ko es tagad gribu skatīties. Skatīšos vakardienas ugunsgrēku, vai skatīšos kaut kādu sižetu no Discovery, vai kaut ko. Tas viss ir tagad pilnīgi brīvā izvēles režīmā, jā. Kāda ir jūsu TV skatīšanās, Milan? Skaties, tad, kad ir ugunsgrēks, tad ir jāstāsta šo televizors, vai tomēr tad, kad man ir brīvs laiks? Es būšu no tiem 5%, kas kādas 15 gadus dzīvo bez televīzijas mājā. Un viens no iemesliem tas ir internets, kur tu vari kontrolētā veidā atlasīt to informāciju, ko tu gribi redzēt tajā mirklī. Jo TV savā ziņā tā kā piesēž, tur var arī palikt. Interesanti jau, jā. Bet īsti laika nesanāk tam, tāpēc, jā, es labāk izvēlos tā kā atlasīt to informāciju. Kāds skaties filmas vai seriāls vai tādu veidu saturu? Tas ir ļoti minimāli kaut kad brīvdienās, cik sanāk kādu paņem. Aizēju uz kino kopā ar ģimeni, bērniem. Datorā? Datorā arī, jā. Tev nav tā, ka tu aiziet tagad pie draugiem, kuriem ir televizors? Un tā kā tu teici, apskaties, ka iesāc skatīties, tad nevar tā atraut acis, vai nav tā sajūta? Ir. Man patīk, ka komandējumos ieslēdz viesnīcā, un tad visas reklāmas pēc kāds var skatīties, tik interesanti. Bet cik mājās ir ekrāni? Jo minēja, ka tur var kaut kāds dzīves biedrs, varbūt kaut kādi bērni, kuriem ir cits intereses, kuri gribētu, ka viņiem var būt savs ekrāns, kur viņi var multeni skatīties vai kaut kādus citus raidījumus. Ekrāni pietiek, bet runājot par bērniem, tur ir limitēts laiks, savādāk tur nevar, savādāk viņi tiešām pazudīs, jo viņiem ir ļoti interesanti.